Kāpēc mūsu mēbeles ir savādākas, ja par ko viņas atšķirās no citiem? Primāri tas ir ražošanas process un dažas nianses, kuras attiecas uz mēbeļu kalpošanas mūžu. Tātad primāri vizuāli tas nozīmē Airtek jaunās maliņas. Tātad tās nav vecā tipa ABS maliņas. Šis ir Airtek tehnoloģijas uzlīmētā maliņa, kas pasargā pilnībā visas šīs kantītes, gan gaišiem, gan tumšiem mēbelēm, pilnīgi šīs kantītes, kuras nekad nepaliek melnas. Un otrkārt, tās ir Genifix savilces, kuras mēs izmantojam. Tātad montāža ir pavisam vienkārša. Principā ar vienu atslēdziņu, ko mēs dodam līdzi, ar vienu šitādu uzgalīti, ir iespējams saskrūvēt pilnīgi visu mēbeli. Izņemot krustiņas krūgriezīti, ar ko ir jāieskrūvē tikai vai nu viras, vai nu vadotnes, ja tāds ir. Montāža šādam skapim, kurš ir 1,50 m augsts, 50 dziļš un 50 plats, tad montāža šādam skapim aizņem vienam cilvēkam 7 minūtes. Un tur nevajag būt meistars. Tad mēs esam panākuši to, ka iebūvējamies skapi un vispārējais vienkārši ieliekam, sākam detaļu montēt jau nišā iekšā un iemontējam viņu līdz pašai augšai. Nav nepieciešams atsevišķi montēt un pēc tam kaut kur iesniegt. Tas ir viens. Otrs, visas darbības principā var veikt viens cilvēks, izņemot gadījumus, kad detaļas ir ļoti liels un grūti pašam noturēt vienam pašam. Mums kā ražotājiem tas nozīmē samazinātas izmaksas priekš klienta. Šī furnitūra ir apmēram 3 reizes dārgāk nekā klasiskā furnitūra, ko izmanto citi mēbeļu ražotāji. Bet mūsu gadījumā tas ir, pats ražošanas process ir apmēram 3 reizes īsāks nekā līdz šim, kā mēs to bijām darījuši. Un attiecīgi arī līdz ar to ķēdītē iet mazāk iekārtas, mazāk cilvēku resursu un vispārējais. Un, protams, montāža mājās klientam, principā tur meistars īsti nav vajadzīgs, jo detaļas ir uztaisītas tā, un tie stiprinājumi tiek novietoti tādās vietās, ka principā citur nekur tā detaļa pat neieies. Jūs pat fiziski nebūs iespējams viņu kaut kur citur ievietot. Faktiski viss turās tikai uz savilcēm, un beigās uzliekam vāciņus dekoratīvos. Vienu atvēršu, parādīšu. Tātad šādi tās savilces izskatās. Un uzliekam dekoratīvās vāciņas atbilstošajā tonī pie materiāla un visu.